Jūs spokiem ticat? Nu, tad klausies. Tie kādreiz rindā, ja tas bija, kur viņš noticis, bija tāds slepkavi izdarīt. Un bija domas uz vienu cilvēku, aizdomas bija, ka viņš var nākt tieši šurp uz Jūrmalu un kaut kādā būt laiblēs tikt pāri, nu, izbēgt no soda, ko teikt. Uz pēda viņa bija. Un te pie rindas Dzirnavam, tur bija jāiet vaktēt. Pa diviem. Man tēvam bija jāiet ar lāžu saimnieku. Nu, bišķi negāja. Pa mežu izstaigies lēsiet. Nu, labprāt, nu, kāpēc te ne? Izstaigies kādu laiku un iet māju. Tur tas ceļš tā līkumains iet kalnu un lēja un līkumains. Kā es paskatos, man pa kreisi, tur tā uz dienvidu pusi, deg divi uguņi. Tā, varbūt 2 metri, viens ne otru, varbūt 3 metri, kā viņš tur nu bija. Viens ne otru. Un tik smuk tā liesam tā atblāsam pie tiem ēgliem, ēgļu mežs tur bija tāds. Nu, kas tur pa brīnumu? Uguns kā ugunis. Tas vecais mežsārgs tās aktīvs bija. Es domāju, tur kāds mal cirties ir, nu, cirts kādu lietkoku, un lai nebūtu nekāda pētur, tas sārts ir smuks sadēdzen, un lai nebūtu nevienam nekāda pārmetu. Es ietu savu ceļu uz māju. Pēc kā 2 nedēļu, apmēram, vai 10 dienas, vai kaut kā, nu, teiks 2 nedēļu. Tā kārt nāc sakal, kā ieiet ir, tā vakte. Nu, labprāt, kas te puika, plinti roku, tad tas ir liela lieta. Aiziet. Projodiem es skatos, vai tad nav tas ugunis vēl? Nē, nekas nav. Tāpat, nu, izstaigas tur un cik tad tur nu ies ir ūdeni tumši, nu ir un nāk pret to vietu, kā paskatas, un tie uguņi dēk atkal. Bet nu man paliek baili. Jā. Es domāju, tur ir daudz uguns, bet tik daudz nav droši, kā iet klāt. Es atzīstos, ka man bija tik baili tā kā pēc trīcē pat. Es domāju, varbūt tur man ir laima un nauda, bet tik daudz nav baili, tik daudz nav droši, ka iet klāt. Uzreiz, tas ir kaut tad nakti ir, bet no reiz uz to ceļu tas mēlas ir. Nu, vēl taisni priekš, nu kas tur bija. Bet tas nebija ilgi jābaidas, tas atstājas. Nebija ilgi jāgaida. No džingsta pulkstenes, zirgu pulkstenes. Zirgi bija sagulējušies uz to ceļu. Tie nav tie, lai tur nav uz to knauška tāpat uz to smilkt. Nu, tas mani labi. Zirgi no iedēļ blakus un es niet uz māju. Nu, kā plūpen. Māja pat, protams, viss jau gulē. Tikai viena sieva tur pie brāļa dzīvoja. Tā man atslēdz vai tur durvis ielaid man iekš. Tā teica, nu, laikam gan es spoku redzēs. Bija pagājis 10 gadi jau gan, varbūt vēl vairāk. Es iegāju, kad es tiku pa mežsārgu, tas ir bija labi laika pēc tam. Iznāk tur mežā, tad tas cita apgaitēja, cirsmas stīgot. Nu, iestīgot cirsam tur un iet atkal uz citu vietu un iet caur tiem mājiem, kur tas vecais mežsārgs dzīvo, tas pašreiz tur ir ārā. Nu, kā te, nu, ko un kā, nu. Kur tad iebilku un cita iebilku. Nu, tur bija, un tur 2. Tur arī viņš teica, tur ir nauda. Jā. Tik daudz, cik viņš tā izteica, tad tur ir nauda. Tad, kad viņš jau ir viņa jaunams dienas, uzgājis ir, ko tas viens vīrs tur roku. Pat tā vieta. Viņš piet klāt, ko tu te meklē, ko tu te roku, ko tu te gribi darīt.
Tas teica, nu kas tad tev būtu liela bēda, ja mēs izdalīties? Kā tad tie zvejnieki orientējās? Orientējas caur to, ar māju sarunu, ka tur būs uguns, tas zina, ka tas ir mans valgums. Teiksim, starp obežas ir bāka, Miķeltornī bāka. Bet no tā vidū tur nevienas bāka nav bais. Bet zvejniekam tur ir, te ir 3 zvejniekam, kur ir valgums, un te ir kādiem 5 un tā tālāk. Nu, tad jau tie sievas vai kāds puiks, zināma vieta, kur uguntu. Uz kāpu, kur vairāk labāk var redzēt. Tad tas tēvs un tie pāri zvejnieki orientējas, po te ir mans valgums. Tā. Krastam bija tādas savas izteikts, tādas zīmīgas vietas. Kā tad? Nu, daudz es neko nezinu no jūra, bet, piemēram, te var tāds stīgi redzam no jūra. Novads, kas bija Kroņu un Baroni robeža, tas bija diezgan plats tas stīgi. Tad to akurāt. Šī pus novad, tā pus novad, es ir aizgājuši un tā tālāk. Mīgla laika neko neredz. Tā tik orientējas tā. Pēc kāda vēsam vai kaut ko. Man pašam bija gādījums. Mēs bija uz benčiem, kā 3-4 puikas mēs bija. Un mēnesi. Diezgan netik skaidrs mēnesis, bet mēnesis skaidrums ir. Tad tas jūrmālis ir tik spokains, ka nevar saprast, kas ir pa vieti. Mēs bija diezgan tālu robežu pusē aizgājuši. Un tomēr tā atzina, ka mēs vairāk robežu pusē ir. Un tad braucam. Un piebrauc gandrīz pie malu klāt un nevar saprast, tā mēnesis skaidram, tā jūra tā savādāk pret to mežu. Es nemāku izteikt kā, bet diktāti spokai nesaprotam. Diena tas ir kas cits, tad tas ir lieti skaidrs.